Sveiki, skatītāji! Brīvdienas klāt. Šodien būs sestdienas, nevis svētdienas pastaiga smukā vietā pie jūras. Un pastāstīšu, ar ko tad brauc latvieši Itālijā. Patīkamu skatīšanos, būs arī pastaiga. Tātad, ar ko latvieši Itālijā brauc? Kā jūs domājat? Tādā skaistā saulainā dienā. Pareizi, ar motociklu Honda NC 750 S. Gribējās X, bet dzīve ir dzīve. Nauda bija tik daudz, cik bija. Nopirku es. Latvijā atrast viņu nevarēju. Pasūtīju no Vācijas. Un pārceļoties, paņēmu viņu līdzi. Jo labu moci atrast ir grūti. Kas man viņā saistīja? Man viņā iepatikās zemais degvielas patēriņš. 3,5 litri uz 100 kilometriem. Principā pat arī var zem 3 litriem dabūt, ja mierīgi brauc. Gribējās X-u, tā kā kolonēlu. Andris, sveiciens. Paldies tev par video. Atklāju, skatoties tos video priekš sevis, šo motociklu. Man šis nav pirmais motocikls, man šis jau ir 4. motocikls. Bet, ja kādam gribēsies, lai pastāsta par iepriekšējiem motocikliem, rakstiet komentāros. Tātad, man patika zems degvielas patēriņš. Un vēl viens interesants moments, ka ir daudz vietas, kur glabāt bagāžu. Principā, ja negribas vadāt šādu kasti un brauc viens pats, vienu ķiveri var ielikt iekšā šeit. Redzam, stāv ķivere, easy peasy, super šmīzī, cimdas var iebāzt ķiverē, aizvērt vāku ciet, saslēgt moci un atstāt. Bet, ja ir vairāk mantas, tad var uzstādīt šādu kasti. Un šeit var ielikt jau krietni vairāk. Principā lien 2 ķiveres, bet tad ir baigi smagi, bet var ielikt vienu ķiveri un mantas. Sākumā mani atturēja šāda motocikla izvēle, jo viņam ir maz zirgaspēki. Ja nemaldos, 46 zirgaspēki. Bet viņam ir liels griezes moments. Motociklam svarīgi izrādās ir nevis zirgaspēki, bet griezes moments. Velk viņš kā traktors ir ap kuru ātrumu. Jā, varbūt uz pakaļā rata braukti nesanāk, bet jūs jau zināt, ka esmu pensionārs, man tas nav aktuāli. Principā, priekš manām vajadzībām, viņš ir piemērots ideāli. Patēriņš ir mazs, 3,5 litri, bāka 14 litri, ar vienu bāku var nobraukt diezgan daudz. Principā, ar šādu transportu es Itālijā pārvietojos. Īsumā par transportu man būtu viss. Ja kaut kas konkrēts interesē par modeli, rakstiet komentāros, bet noteikti YouTube ir ļoti daudz video apskati par šo motociklu. Tālāk varbūt parādīšu vietu, uz kurien esmu atbraucis. Tur ir skaista pils, kurā tur ir funkcionējošs restorāns. Vieta saucās Roseto Kapos Puliko pie jūras. Jūs jau zināt, ka man patīk pilsētiņas pie jūras. Skaista vieta. Šeit apakšā arī ir restorāns. Šobrīd nestrādā, gaida sezonu. Un tad nedaudz pastaigāsim pa šo pilsētiņu. Paldies, ka pievienoties manā pastaigā.
Šodien nav svētdiena, šodien ir sestdienas pastaiga. Visu nedēļu lija lietus. Vakar šodien tikai bija saulains un atkal rāda 15 dienas lietu. Nezinu, vai būs vai nebūs, bet katrā ziņā rāda, ka rīt līs. Tāpēc es braucu šodien un iesim pastaigā ar jums kopā šodien. Taisiet tēju, kafiju un turpināt skatīties video. Paldies par laikiem, piesakošanu un gaidu komentārus. Redzam tādu smuku vietiņu. Nav cilvēku, jo vēl nav sezona. Pagājušajā gadā biju šeit sezonā. Šeit kūsāja dzīve. Ielas bija pilnas. Nebija neviena brīva parkinga. Atbraucu ar motociklu. Domāju arī varbūt, ka šeit būs viss pilns ar cilvēkiem, jo diena laba. Bet, kā redzam, šeit neviena nav. Klusums, miers un skaisti skati. Jūra šalts, laiks labs, vējš nav stiprs. Ideāla diena, lai baudītu šos skaistos skatus. Paskatieties, cik skaisti. Maza pilsētiņa, pie jūras, klusa, mierīga, samērīga dzīve. Tālāk parādīšu stendu ar nekustamajiem īpašumiem. Tur ir šādi tādi objekti uz pārdošanu, kas ir publicēti. Varbūt kādam no jums kaut kas iepatīkas un vēlaties nopirkt šeit nekustamo īpašumu, lai pavadītu atvaļinājumus un varbūt kā pārceltos uz dzīvi. Tiem, kam patīk klusums, miers un jūras tuvums, šeit būtu piemērota vieta. Mājas principā ir blakus jūrai. Iznākot no mājas, pārējot pāri ielai, jūs nokļūstat burvīgā pludmalē. Tagad ir bijušas vētras, nav te baigi sakārtots, bet noteikti komunālai dienesti sakārtos un sagatavos pludmales sezonai. Jūra ir skaista, nav smilšainas, ir akmeņaina, bet tas nemazina jūras šarmu. Kā es arī teicu, šeit ir restorāns, kur šobrīd nestrādā. Sezonā noteikti vērs savus durvis viesiem. Šeit varēs baudīt tēju, kafiju, kā arī ieturēt maltīti ar skatu uz jūru un doties atpakaļ pie jūras, sauļoties, peldēties un darīt jebko citu, ko jūs šeit vēlaties. Man šeit ļoti patīk. Liktenis piespēlēja man nekustamā īpašuma Franka Vila Maritima, kur es dzīvoju. Bet, ja es tagad varētu vēlreiz meklēt īpašumu, iespējams, es izvēlētos šo kluso, skaisto vietu pie jūras. Jūs jau zināt, ka man patīk makšķerēt, un līdz ar to arī makšķerēt šeit var ļoti labi. Makšķerēšanas sezona ir pa ziemu, kad nav pludmales sezona, tā kā principā vasarā var peldēties, sauļoties, pa ziemu makšķerēt. Aktivitātes pie jūras var veikt visu kalendāro gadu. Protams, ka līst lietus un ir stipra vētra, tad pie jūras labāk neuzturēties. Šeit varam redzēt vētras radītos postījumus. Restorāns nav būtiski cietis, bet redzam tomēr šis betonētais laukums ir krietni izskalots. Un īpašniekam pirms sezonas būs jāveic atjaunošanas darbi. Bet nav brīnums. Restorāns atrodas pašā jūras krastā. Šeit arī ir izskalota vieta. Agrāk šeit bija taisnas, lēzens.
nogāziens pie jūras, pieeja pie jūras, Lēzena. Tagad redzam, te ir diezgan būtiski izskalots. Pētas, kas plosījās Itālijas pusē, ir pastrādājušas. Nepārāk smuki, bet tomēr. Bet to visu var novērst. Viss tiks sakārtots, atjaunots un būs atkal smuki un baudāmi. Nu, paskatieties, kādi forši skati. Neskarta daba, tāda, kāda tā ir bijusi šeit 100, 200 un pat 1000 gadi atpakaļ. Jūra, akmeņi un saule. Ja kādam interesē šī vieta un vēlaties atbraukt, Rozeto Kapos Puliko. Maza pilsētiņa, taču ir skaista pilsētiņa. Šeit ir ko redzēt. Gan pili pie jūras, gan arī pašu pilsētiņu. Šeit ir vairāki restorāni un ēstuves. Var ieturēt maltīti, baudīt kafiju un arī pastaigāt gar jūru pa šiem burvīgajiem, lielajiem akmeņiem. Paskatieties, cik skaisti. Jūra šodien mierīga, vēja nav. Kā reiz, lai varētu jums parādīt šo skaistumu. Un tur ir pati pilsētiņa, uz kuru mēs drīz dosimies. Šeit arī puiši redzami, kas nodarbosies ar zemūdens makšķerēšanu ar harpūnām. Arī tādu makšķerēšanas veidu šeit var veikt. Arī es esmu šādu licenci nokārtojis. Pagaidām neesmu saņēmies ar drosmi, bet viss priekšā varbūt tuvākajā laikā saņemšos un arī sākšu nodarboties ar zemūdens medībām. Cik episka klints jūras malā. Tā noteikti šeit stāv daudzus simtus un varbūt arī 1000 gadu. Kā jūs domājat? Rakstīt komentāros, cik sen šāda klints šeit stāv. Ja esat Kalabrijā un Rozeto Kapos Puliko pusē, tad droši varat apmeklēt šo restorānu. Restorāns pilī jūras krastā. Garšīga virtuve, laipna apkalpošana. Pat šeit esmu bijis. Iespēja arī uzkāpt augšā bez atsevišķas samaksas
un apskatīt skatus no pilstorņiem. Ļoti skaista, autentiska virtuve, restorāns un atmosfēra. Ja Rozeto kapos Puliko pusē būsiet, ieteiktu iebraukt un baudīt maltīti. Tikai vispirms, protams, būtu jāprecizē, vai restorāns strādā, jo es jau teicu, Itālijā restorāni strādā no rīta un pēc tam pēcpusdienā. Proti šeit rakstīts strādā no 12:30 līdz 15:30 un pēc tam no 20 līdz 23. Bet, protams, viss var mainīties. Var iekrist kāda svētku diena vai brīvdiena, kad šis restorāns nestrādā. Tāpēc, pirms dodaties uz restorānu, precizējiet informāciju, video es nofilmēju kvadrātkodu, kur noteikti būs visa nepieciešamā informācija. Dosimies lejā pie jūras. Augšā ir pils ar restorānu, kā tikko teicu. Dosimies lejā. It kā no apakšās ir ļoti episks skats uz klinti, kurā iebūvēta pils ar restorānu. Tūlīt mēs redzēsim. Skatiem jābūt vienreizīgiem. Redzam, kā jūra izskalojas akmeņus. Tās nav smiltiņas. Tie ir akmeņi, kas ir pulēti 1000 gadu garumā. Un tas nav cilvēka roku darbs. Tas ir dabas darbs. Tā daba ir pastrādājusi. Redzam, kādi akmeņi. Tāda sajūta, ka viens akmenis būtu nopulēts tā kā laipa uz jūru. Video varbūt to nevar redzēt, taču dabā, klātienē, tas ir iespaidīgi. Nu, paskatīsimies uz skatu, kas pavaras no jūras, uz klinti ar pili un restorānu tajā. Jā, diezgan iespaidīgi. Restorāns gan ir cilvēka roku darbs, bet cik viņš ļoti labi iebūvēts klintī, pilnīgi nevar saprast, kur beidzās klints un sākās pils. Diezgan iespaidīgi, vai ne? Kāds akmeņu solis. Tiešām tāda sajūta, ka kāds to būtu izgatavojis speciāli. Taču tā nav. Tā ir daba. Daba, jūra un vējš. Solījums parādīt nekustamos īpašumus. Šeit būs firmas kontakti, telefona numurs, kvadrātkods. Un redzam arī īpašumus ar cenām. Lēta nav, bet tā ir pilsētiņa pie pašas jūras. Un sezonā ļoti pieprasīta. Kā principā, ja pērk māju biznesam, sezonas laikā, no māja līdz oktobrim, varētu būtiski nopelnīt. Izīrējot istabas turistiem. Bet turisms šeit nav visu gadu.
Tā kā ieteiktu apsvērt pirms investēt nozīmīgus naudas līdzekļus. Vai tas tiešām atmaksāsies? Tāda skaista promenāde. Kreisā pusē redzam mājas. Tur apbūve diezgan tālāk vēl ir. Kreisā pusē mājas, promenāde un labajā pusē jūra. Tālumā tur redzam būvē jaunu bāni. Būs vieglāka satiksme ar lielākām pilsētām, jo ir zināms, ka Itālijā ir bāņi ar atļautu ātrumu 130 km/h, kas atvieglo nokļūšanu uz tālākiem attālumiem. Pa bāni vienmēr ir ātrāk. Redzam, ka nav vēl sezona, cilvēku nav. Brauc motociklisti, tādi paši kā mēs, jo diena ir laba un saulaina. Paskatieties, cik skaisti viņi brauc. Iepriekšējos video jau biju teicis, ka Kalabrijā ir zilā karoga pludmale. Nu, tad lūk, šeit ir pierādījums. Zilā karoga pludmale ar izcili tīru jūru un labi attīstītu infrastruktūru. Atgādinu, ka vēl nav sezona, taču redzam, šeit ir dušas. Noteikti arī tagad strādā. Izmēģināt neiešu, bet noteikti strādā. Pa ziemu ūdeni šeit neatslēdz. O vasarā var sauļoties, noskaloties dušā, noskalot sāļo ūdeni un doties uz restorānu ieturēt maltīti. Kā arī noteikti būs laivu noma. Šobrīd jā ir tukša. Sezonas laikā noteikti būs vairāk. Klusa, mierīga pilsētiņa, lai atpūstos no pilsētas pūļa, drūsmas un piesārņotā gaisa. Taču forši, vai ne? Šeit mēs redzam vēl vienu stendiņu ar nekustamajiem īpašumiem. Tie sludinājumi, kas sarkanā krāsā, tie īpašumi ir jau pārdoti. Tā kā redzam, pieprasījums ir liels. Kaut kas vēl ir pieejams, bet kaut kas jau ir pārdots. Pilsētiņa pie jūras. Daudziem tāda patīk. Un arī cenas, es teiktu, ņemot vērā kurortīgu vietiņu, ir samērīgas. Lai arī turisms ir tikai vasarā, Itālijas dienvidos pārsvarā tā būs visur. Izņemot tur, kur ir kalnu kāpšanas vietas, tur sezona ir visu gadu, gan vasarā, gan ziemā. Dažādas kāpšanas, trases un maršruti, bet pie jūras pārsvarā būs sezona tikai vasarā. Tāda pilsētiņa. Maza, mīlīga, autentiska pilsētiņa. Vai jums dar tāda? Ja jā, tad laipni lūgtum Itālijas dienvidos šādu sēstuvītes, bet laikam šodien vēl nestrādā. Vēl ir agrs. Jau teicu, ka man patīk izbraukt. Pastaigās agrāk no rīta. Mazāk cilvēku, vieglāk filmēt. Iespējams vērsies vaļā pusdienlaikā vai arī vakarā. Lai ir Itālijas dienvidi, tomēr ir diezgan sakārtots. Nu, redzam skaistu uzrakstu. Apdzīvotās vietas nosaukums Roseto Capospulico.
Tā kā, ja kādam patika, ir iespēja atbraukt, apskatīties ar savām acīm. Video, protams, to visu skaistumu nodot nevar. Dzīve izskatās vēl foršāk. Bet, man liekas, arī video ir diezgan iespaidīgi. Tepat arī ir disko bārs. Noteikti, ka savas durvis var vakarā. Tagad tas ir ciet. Bet tiem, kam patīk diskotēka, vakarā brīvdienās droši vien, ka var atbraukt uz dejām. Arī tur īpašumu pārdod. Principā Itālijā ļoti daudz ko pārdod. Būtu tikai vēlēšanās un nauda, noteikti katrs var atrast sev piemērotu objektu. Gan cenas ziņā, gan izvietojuma ziņā ļoti daudz un dažādi varianti. Kā teica Sprīdītis, vajag tikai rakt. Šeit, kā es arī teicu, disko bārs. Un aiz viņa ļoti skaista promenāde ar kociņiem un ēnu. Tagad tik karsts nav. Šodien ir 16 grādi, bet vasara vidū, kad būs, kad temperatūra pārsniegs 30 grādi, tad šāda ēna zem kokiem pastaigas laikā ļoti noder. Maza, mīlīga, sakārtota pilsētiņa. Redzam mājas rindā, viena blakus otrai ar nelieliem pagalmiem. Un otrā pusē jūra. Un skaista promenāde gar jūru. Pie jūras daudz mazu pilsētiņu. Un gandrīz visās būs promenāde pie jūras un mājas tuvā jūras attālumā. Tā, lai nebūtu gluži pavisam, ka viļņiet iekšā jūrā, kā mēs redzējām vētra nesenā, to parādīja, ka tuvu mājas jūrai nevajag būvēt. Bet šādā attālumā, man liekas, ir labi. Jūra no tālu, bet arī lieli viļņi un pārliekais sāls no jūras nenokļūst mājas pagalmā un nebojā tās fasādi. Skaists pavasaris Kalabrijā. Lai arī novēlots un lietains, tomēr skaists. Man patīk. Kā var redzēt, dušas izvietotas ik pa brīdim visā pludmalē, burtiski uz katriem 100-200 metriem. Tā kā noskaloties dušā sanāks katram gribētājam un nebūs jāstāv garā rindā. Tāds skaists skatu laukamiņš izbūvēts. Paskatīsimies, ko te var redzēt. Redzēt var diezgan tālu. Kā es arī teicu, zari ir pēc vētras, to visu novāks un būs ļoti estētiski un skaisti. Arī tagad nav slikti, bet pēc teritorijas sakārtošanas būs vēl foršāk. Tā kā, ja brauksiet maijā, jūnijā, te jau būs viss novākts un izskatīsies daudz sakoptāk. Cik skaists parciņš. Sakopts, zaļš. Un tās ir priedes, viņas ir zaļas visu gadu. Tas priecē. Man patīk šeit, kad pārsvarā viss ir zaļš un zaļš ir visu gadu. Ziemeļos, man liekas, vairāk ir tā, ka nav tie zaļie koki, nav olīvu koki, nav skuju koki. Tad ziemeļos ir nedaudz depresīvāk. Dienvidos zaļš ir visu laiku. Zaļāks ir ziemā, kad līst lietus un viss smuki aplaistās. Un tad, kad ir karstums un lietus nav, tad viss izdeg, kļūst dzeltens un brūns un nepārāk estētisks. Tā kā dienvidos ir zaļums ziemā un sausums vasarā.
Bet, ja negribās, lai izkalst augi, vienmēr viņus var aplaistīt. Šeit mēs redzam vēl vienu vasaras restorānu pie jūras. Tagad nav sezona, viņš ir slēgts. Taču Itālijā sezonā, lai kur jūs dotos, vienmēr būs, kur paēst, iebaudīt kafiju un citu dzērienu. Un arī par restorānu skaisti izbūvēts parkings, kur novietot automašīnu. Un parkings ar jauku skatu uz jūru. Taču forši, vai ne? Nu, tev laikam miestiņa beigas. Tālāk ir ceļš, kas vēl dārā no apdzīvotas vietas. Protams, ir vēl citas pilsētiņas, mājas, bet laikam visas mājas glužas neizstaigāšu. Tas tā, video ieskatam. Brīvdienas pastaiga. Jums par baudījumu. Paldies, ka bijāt kopā ar mani pastaigā. Gaidu komentārus, lieciet laikus un piesakojiet kanālam, lai nepalaistu garām jauns video. Uz tikšanos nākošajās sērijās. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un atā!